Esiet sveicināti, mīļie raidījumu skatītāji! Ar jums, kā jau katru otro svētdienu, kopā raidījums Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Šajā raidījumā turpināsim ar atskatu no izstādes māja, kas norisinājās Ķīpsalā. Groja, kā zināms, ražotājs tieši santehnikas nozarē jau ir vadošais jau vairākus gadus. Kā santehnikas ražotāji mēs balstamies uz 4 stabiliem pilariem. Viens no tiem ir kvalitāte, produktu izstrādē, produktu pašas darbošanās, cikla kvalitāte. Tad vēl būtiski lieta tāds pilārs, kā mums ir dizains. Un dizains viņam ne tikai jābūt skaistam, interesantam, lai arhitektiem, dizaineriem vai lietotājiem būtu patīkams viņu skatīties, bet viņam jābūt arī funkcionālam. Lai viņš būtu sadrīgs, ergonomiski lietot, piemēram, jaucekrānu, lai mums būtu ērti nomazgāt rokas, kā piemēram. Tad mums ir arī svarīga ilgtspēja. Ilgtspēja, saprot, viņa jau kļūst nedaudz tā kā labvārds, bet mums ir svarīgi kā ražotāju uzņēmumam, lai mēs ne tikai nodrošinātu produktu risinājumus, kas ļauj ietaupīt, piemēram, ūdeni, kur izlietas jaucekrāni samazina vismaz 50%, kas mums ir nepieciešams, bet tajā pašā laikā esam veikuši pētījumus, cik tad ir nepieciešams, lai nomazgātu rokas vannas istabā, lai izskalotu zobirstīt un tā tālāk. Un tad viens no tādiem svarīgākajiem pilāriem ir tehnoloģijas. Tehnoloģijas arī inovācijām, jo mums ir svarīgi ne tikai cik mēs jaunas dizaina sērijas ražojam, piemēram, jaucekrāniem, bet ko mēs varam jaunu dot nozarē, kādu ražošanas procesu izmainīt, kā mainīt pilnīgi uztveri, kā mēs varam, piemēram, apmeklēt dušu, kur mēs esam atbraukuši pavisam inovatīvu produktu, kurš Eiropā tiek radīts viena no pirmajām vietām, tas ir šeit Latvijā, Rīgā. Tas saucās Groja Purefoam. Un šeit mēs mainām to dušas pieredzi ar to, ka mūsu duša spēja jau dot tādu putojošu, relaksējošu tā efektu, kur mēs uzstādot tādu vienu nelielu papildus iekārtu posmu, kur nāk par rokas dušu tāda īpašas putas, ko mēs paši ražojam, un tātad mainot šo te lietotāju pieredzi dušā uz pilnīgi jaunu citu līmeni. Mēs esam pirmais ražotājs, kas to piedāvā. Mēs esam arī ļoti zinām ar mūsu iebūvējumiem risinājumiem, kas ir sēdpodiem, un tādā izpratnē to, ka mūsu sistēmas ir ļoti viegli uzstādīt, viegli lietojamas ikdienā un arī apkopjamas, jo mums ir ļoti vienkārši pneimatika, kā tad mēs veicam šo skalošanu. Un galvenais arī, ka mūsu rāmi ir testēti tādā ziņā, ka cilvēkiem tomēr jājūtās droši apsēžoties uz tā poda, un mūsu šie rāmi testēti līdz par 400 kg. Bet tāda viena no inovācijām, kas mums ir arī blakus tur, ir arī iebūvējumie dušas rāmi. Un iebūvējumie risinājumi mums jau ir gadiem ilgi, tad šeit mēs jau izveidojam jau rūpnieciski tādu rāmu sistēmu, kur meistaram ir ļoti viegli uzstādīt. Mēs pātrinam šo iebūvējumās dušas risinājumu uzstādīšanu vismaz 5 reizes. Meistaram jāpievelk tikai 8 skrūves, jāpavada siltais augstais ūdens, jo viss pārējais rūpnīcā jau ir izgatavots, un mēs pat dodam tam 10 gadu garantiju. Sveicināti! Mani sauc Andris Upe. Es esmu uzņēmuma Air Solution vadītājs. Mēs darbojamies Latvijas tirgū 4. gadu aktīvi. Mēs strādājam gan ar uzņēmumiem, gan ar privātpersonām. Mums ir liela bijusi pieredze par šiem gadiem būvēt lielos objektus, gan mazos. Mūsu klienti gan privātpersonas, gan rūpējas par mūsu mājokli, gaisa kvalitāti, gan uzņēmumu dažādās nozarēs. No birojiem līdz tirdzniecības centriem un ražošanas uzņēmumiem un medicīnas iestādēm. Mēs sadarbojamies arī ar arhitektiem, būvniecības firmām, kas vēlas integrēt efektīvus gaisa risinājumus jūsu ēku projektēšanas posmā. Mūsu produkti izceļas ar augstu efektivitāti, energoefektivitāti un ilgspējību, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kas ne tikai ātri attīra gaisu no putekļiem, alergēniem un piesārņojumiem, bet arī palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Turklāt mūsu sistēma ir lietotājiem draudzīgs un viegli integrējama jebkurā vidē. Galvenā mūsu priekšrocība ir individuālā pieeja katram klientam. Piedāvājam ne tikai gatavs risinājums, bet arī pielāgots projekts, kas atbilst konkrētām vajadzībām. Mūsu komandā ir pieredzējuši speciālisti, kas nodrošina gan konsultācijas, gan pilnu servisu no projektēšanas līdz uzstādīšanai un uzturēšanai. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu risinājumi palīdz cilvēkiem dzīvot un strādāt veselīgā vidē. Gandarījums sniedz klientu pozitīvās atsauksmes. Mūsu uzņēmuma veiksmes formula. Kvalitatīvs servis, plašs sortiments, tūlītēja produktu pieejamība, individuāli pieeja padara mūs par stabilu un uzticamu partneri ventilācijas nozarē. Mūsu moto – mēs palīdzēsim jums elpot vieglāk.
Jom Marble kompānija Latvijas tirgū darbojas jau 3. gadu. Mūsu uzņēmums piedāvā tādas lietas kā īstus akmeņus, granītu marmoru. Mēs piedāvājam plašu produktu klāstu, tostarp darba virsmas, flīzes, pieminekļus, kāpnes un daudz ko citu. Mūsu granīta krāsu klāsts ir daudzveidīgs un ietver gan klasiskos, gan modernos toņus, ļaujot ik vienam atrast ideālu risinājumu savām vajadzībām. Mūsu klāstā ir gan luksusa produkcija, gan standarta, kas būs pieejama gan mājsaimniecībām, gan lieliem uzņēmumiem, apjomīgu objektu celtniecībai, tādiem kā tirdzniecības centri, noliktavas un citi lieli objekti. Mūsu gatavā produkcija ir ražota Uzbekistānā. Mēs lepojamies ar mūsu produkcijas augsto kvalitāti, kas panākta izmantojot labākos materiālus un mūsdienīgas apstrādes tehnoloģijas. Mēs saprotam efektivitātes nozīmi, tāpēc garantējam ātrus piegādes laikus, lai jūs varētu pabeigt savus projektus bez kavēšanās. Izvēlieties granītu, izvēlieties uzticamību un skaistumu. Esam ieinteresēti sadarbībā ar Latvijas vietējiem arhitektiem, dizaineriem, lai saņemtu viņu rekomendācijas par mūsu produktiem. Iepazīties ar mūsu produkciju var mūsu šourūmā Baltā iela 1B Rīga, kā arī mums ir sava noliktava Rīgā, kur ir pieejams viss sortiments. Labdien! Mani sauc Jānis. Es esmu Kvintarbu ražošanas vadītājs. Mēs ražojam akrilu kubus, sikušķiedes kubus. Uzņēmums darbojās no 2021. gada. Faktiski sākās viss tā kā hobijs un pārauga tā kā nopietnā biznesā. Tiecamies uz kvalitāti, inovācijām. Faktiski mēģinām noķert lielos ražotājus, kas ir Hot Springs, visi šitie amerikāņu monstri. Cik finanses ir, cik viņas ir, tad mēs lēnām neapdedzinoties. Vienkārši pārbaudot tirgu, ko cilvēki prasa, ko cilvēki arī var Latvijā atļauties. Ir kubli, kas ir gatavi, kur neko nevar pielikt, neko atņemt. Ir kubli kā šitas, kur mēs varam eksperimentēt. Piemēram, mēs sākam no tukšuma, un tad mēs pēc klienta vēlmēm izvēlamies krāsas, izvēlamies kokam apdari, izvēlamies komplektāciju vai gaisa masāžu, hidromasāžu, cik daudz masāžas, sprauslu skaits, sprauslu lielums, apkuras veids, vai tā ir malka, vai tā ir elektrība, vai tas ir siltumsūknis. Var arī nopirkt bez masāžām, tikai vannu ar krāsni, apsildīties un ar vāku. Vākus gan mēs te piedāvājam tikai termovākus, tāpēc, kad stikušķiedes vāki neērti ir cilvēkam, vajag 2 cilvēkus, lai noceltu, un viņš arī skrāpē malu stikušķiedrei. Tātad, ko mēs darām, mēs termovāku paņemam, un viņš ir daudz ērtāks lietošanā. Ar ko mēs atšķiramies no citiem, tieši ar komplektācijām. Parastos kubus uz katru stūri tagad Latvijā taisa. Mēs vairāk esam izauguši un taisam ar spā sistēmām, un tieši pie mums nāk dēļ tā, kas iekšā kublā, vai būtu tā masāža. Faktiski es domāju, ka no tehnoloģiju ziņas man konkurentu Latvijā nav. Silta māja sākas no Sija Termokomforta. Mēs piedāvājam pamatu blokus dobos, pamatu siltināšanu, gāzbetona blokus celtniecībai, pārsedzes un, protams, mūsu foršais produkts – vācu kvalitātes keramiskie dūmvadi KOK. Mūsu klienti ir droši par to, ka mēs garantēsim saulaicīgu piegādi, pašizvešanu klientam ērtajā laikā. Klients var iepriekš sarunājot ar mums atbraukt uz noliktavu gan vēlajā vakarā, gan svētku dienā, un mēs viņam svinīgi šo dūmvadu arī nodosim. Tātad vēl viena drošības lieta. Pie piegādes klients var norēķināties par preci ar postterminālu, ar karti. Ar ko ir apmierināti mūsu klienti? Protams, kad ar kvalitatīvu sadarbību drošu un ar izsmeļošām konsultācijām. Vienmēr būsim pateicīgi kādam palīdzēt, lai viņa māja būtu silta, mājīga un arī mēs tur būtu ieguldījuši nelielu savu daļiņu. Izstādes laikā vakar pie mums ciemojās skursteņa lauķi. Tas bija neaizmirstams moments un vēlos visiem klientiem atgādināt par drošu skursteni, tiem, kuriem ir dūmvadi, kad laicīgi tos iztīriet, lai jūsu mājoklis būtu drošībā.
video projekts Baltija ir video novērošanas un mūsdienīgu drošības sistēmu profesionāļi, kas darbojas šajā nozarē jau vairāk kā 12 gadus. Šo gadu laikā esam ieguvuši nozīmīgu pieredzi un stabilu vietu tirgū. Mūsu klienti to novērtē. Īpaši mūsu personisko attieksmi, zināšanas un elastību, kā arī augstos kvalitātes standartus. Mēs katru dienu meklējam labāko cenas un kvalitātes attiecību tieši mūsu klienta vajadzībām, pateicoties mūsu plašajam produktu klāstam un ilgtermiņa partneriem. Mūsu galvenās darbības jomas ietver pilsētu un novadu drošību, video novērošanas, apsardzes un piekļuves sistēmu projektēšanu, montāžu un apkalpošanu, vadu, bezvadu un optikas tīklu un infrastruktūras izbūvi, datoru un iekārtu, kā arī programmatūras nodrošinājumu un arī citu industriālo sistēmu piedāvājumu. Mūsu pakalpojumus izvēlas ne tikai privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības, bet arī saules un vēja parku attīstītāji, kuriem drošība ir svarīga. Varam lepoties, ka spējam nodrošināt gan tehniski modernas, gan uzticamas sistēmas gandrīz jebkuram objektam, gan vienkāršam, gan tehniski sarežģītam un apjomīgam. Mēs strādājam visā Latvijas teritorijā un arī ārpus tās. Konsultējam un dalāmies pieredzē un palīdzam atrast tieši klientam piemērotāko drošības risinājumu. Sniedzam pilnvērtīgu apkalpošanu gan garantijas, gan pēcgarantijas laikā. Vienmēr esam gatavi atbildēt uz jebkuru jūsu jautājumu drošības sistēmu jomā. Viss mājas būvniecībai, remontam un interjeram. Turpiniet skatīties mūsu nākamos stāstus. Uzņēmums Kraftlager jau vairāk kā 7 gadus saviem klientiem piedāvā dažāda veida radiatorus un santehniku, taču plašākai auditorijai uzņēmums pazīstams kā Kraftlager dizaina radiatoru noliktava. Un šeit patiešām ir ko redzēt, jo Kraftlager noliktavas piedāvājuma klāstā ir ļoti daudz un dažādu veidu dizaina radiatoru un dvieļu žāvētāju, sākot no zemiem grīdas radiatoriem līdz gariem vertikāla tipa dizaina radiatoriem un interesanta veida dvieļu žāvētājiem. Papildus tā jau plašajam piedāvājumam Kraftlager noliktavā iespējams arī nokrāsot izvēlēto radiatoru jebkurā tonī un faktūrā. Sarkans, bronza vai violets tonis radiatoram viss ir redzēts. Populārākā top krāsa, tomēr nemainīgi, vienmēr ir bijusi antracīta pelēkais. Tieši tādēļ noliktavā uz vietas uzreiz pieejami radiatori divās krāsās – balti un antracīta. Noliktavas piedāvājuma klāsts ir tik plašs, ka pircējiem bieži sagādā grūtības izvēlēties sev vajadzīgāko radiatoru. Šeit talkā nāk uzņēmumu profesionālie darbinieki, kuri ne tikai zinās un izstāstīs par katru radiatoru niansēm, bet pat pakonsultēs santehnikus par radiatoru pareizāku uzstādīšanu, izmantojot iespējami modernāku un vienkāršāku pieslēgumu veidu. Uzņēmuma viens no galvenajiem trumpiem ir plašā radiatoru izvēle, to cena un preces tūlītēji pieejamība. Tieši tādēļ noliktavas pastāvīgā uzkrājumā pieejami līdz pat 700 radiatoriem uz vietas, kurus iespējams iegādāties uzreiz, negaidot vairākus mēnešus līdz pasūtījuma saņemšanai. Kraftlager noliktava atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 403C, kā smejas uzņēmuma darbinieki, ienākot pie mums noliktavā, radiatorus vēlas pat tie klienti, kam mājās ievilktas siltās grīdas. Tiekamies Kraftlager noliktavā, kur sastopas 3 lietas – kvalitāte, cena un dizains. Uzņēmums Malkas krāsnis LV piedāvā Latvijā ražotas pirts krāsnis, kā arī kvalitatīvas malkas krāsnis, malkas virtuves plītis ar cepeškrāsnīm, kamīnu kurtuves un granulu katlus. Mūsu sortimentā ir malkas krāsnis un plītis ar centrālās apkuras pieslēgumu, pie kuras varēsiet pieslēgt gan siltās grīdas, gan radiatorus un uzsildīt arī karsto ūdeni. Pie mums var iegādāties arī pirts akmeņus žadeītu un nerūsējošā tērauda ūdens boileru spirtīm. Protams, katrai malkas krāsnī vajag arī skursteni. Mūsu piedāvājumā ir gan metāla izolētie, gan keramiskie dūmvadi.
Esam uzņēmums, kurš piedāvā saviem klientiem pilnu un kvalitatīvu servisu. Mūsu pieredzējušie meistari veiks objekta apsekošanu, kā arī izvēlētās apkuras ierīces kvalitatīvu uzstādīšanu un visu dokumentu noformēšanu. Ja gribat uzticamu, drošu un kvalitatīvu kamīnu, krāsni vai pirtskrāsni, zvaniet mums un droši brauciet arī pie mums uz veikalu Mārupē, Gaujas ielā 32. Gilas inženierija ir Lietuvas uzņēmums. Mēs izgatavojam katlus dažāda veida kurināmajam, taiskaitā koksnes granulām. Tāpēc mums ir degļi gan rūpniecisko, gan dzīvojamo katlu automatizācijai. Mūsu iekārtām ir raksturīga augsta izturība, efektivitāte un ilgs kalpošanas laiks, un tās uzticami darbojas pat ar zemes kvalitātes degvielu. Meklējam uzstādītājus Latvijā, kurus interesē darbs ar degļu instalācijām. Mēs piedāvājam labas piegādes cenas un pilna servisa atbalstu. Mūsu misija – efektīvi izmantot energoresursus, saudzēt vidi, atbildīgi izvērtēt risinājumus, ko piedāvājam patērētājam, kā arī atbalstīt un veicināt videi draudzīgus risinājumus enerģētikā. Centrometāl – lielākais apkuras biomasas iekārtu ražotājs Eiropā ar 60 gadu pieredzi. Latvijas tirgū veiksmīgi darbojas jau 10 gadus. Centrometāl – vispārdotākais zīmols Latvijā biomasas apkuras iekārtu tirgū. Atklājiet uzticamību un efektivitāti ar šī zīmola granulu katliem no 6 līdz 2500 kW. Ideāls risinājums mājām, uzņēmumiem un rūpnieciskām vajadzībām. Centrometāl nav tikai apkura. Pirmkārt, tas ir servis, ekonomija, ekoloģiskums un modernākās tehnoloģijas katrā detaļā. Salīdzinājumā ar konkurentiem Centrometāl nodrošina visplašāko servisa dienestu Baltijā, augstāku lietderības koeficientu, ērti pārredzamu vadību. Pats galvenais, jūs nekad nepaliksiet bez atbalsta. Plašākais servisa speciālistu tīkls Baltijā ir gatavs palīdzēt jebkurā brīdī. Katru mēnesi Centrometāl gatavo jaunus apkalpošanas speciālistus visā Latvijas teritorijā. Visas apkuras iekārtas un rezerves daļas ir pieejamas uzreiz Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Saldū, Jelgavā, Tukumā, Reizeknē, Madonā, Daugavpilī, Cēsīs, Valmierā un Jēkabpilī. Ātri, ērti, droši. Izvēlieties kvalitāti, kurai uzticas vairāki tūkstoši lietotāju, nu jau 10 gadus, jo īsts siltums sākas ar uzticamu partneri. Centrometāl. Mums ir viss, kas tevi sasildīs. Siltums, kas strādā jums. www.centrometāl.lv. Uzņēmums nodarbojas ar lielgabarītu plasmasas ražošanu, kur šeit šobrīd izstādē mēs pārstāvam bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, mazās privātmājas sūkmētavas, tauku ķērājus, ūdens skaitītāju akus, bet mūsu produktu klāsts ir daudz lielāks. Mēs ražojam priekš saimniecībām, pašvaldībām, lielās sūkņu stacijas. Šogad lielākā laikam ir bijusi 9 metri dziļumā un 3 diametrā. Tas ir viens no rekordiem. Ir 2 tipi bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kas tiek parādītas izstādē. Viena ir SBR sistēma, ko vada dators. Līdz ar to ir principā nulle, pašam jāseko līdzi. Dators principā rēķina un skatās pieplūdi, līdz ar to viņš ieslēdz režīmus, kas savukārt nerada nekādas problēmas patērētājam. Viņš var, mierīgi gulēt. Varbūt tās tur uztaisīt apkopu reizi gadā 2. Tad otra ir lētāka sistēma, viņa ir caurplūdes, kurā ieplūst iekšā zināms daudzums notekūdeņi, viņi attīrās un tās pats daudzums iztek ārā. Bet tur ir vairāk jāseko pašam līdzi. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir dabai draudzīgas. Visi pārstrādātie notekūdeņi pēc tam tiek novadīti vai nu zemē vai grāvī, un viņi ir pilnīgi kā tehniskie ūdens, plus vēl viņi ir barojoši. Šogad arī tiks atvērts tirdzniecības plats netālu no Ādažiem.
no Ādaža Circle K, kur varēs dabā iet un apskatīt visu veidu tvertnes, kā arī iegādāties. Visa produkcija tiek ražota Latvijā, tepatās Ādažos bijušās Briljantu fermās. Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietotu automašīnu tirgotājs, bet jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un, es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, jau ir traktori, tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemes urbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri ir nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas un kuri ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, mēs sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tā skaitā arī invalīdu ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc pusgadu varēs nopirkt nepieciešamo rezervu daļu. Tad mums ir jaunums ir tāds šādi te mehāniski rati, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kilogramiem. Vienalga. Tā var būt grāns, melnzemi, kūtsmēsli tie var būt, un viņam nav ar tačku jāstum, bet viņš var jau iedarbinot motoru, aizbraukt tur, kur vajag. Atsevišķs segments mūsu tirdzniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nost. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskatot kartupeļu racējus, tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir tā kā beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezerves daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir par lietu un saremontēts viņa mehānisms. Man bija liels prieks ar jums būt kopā šajā rītā. Sekojiet mums līdzi arī Facebook un YouTube platformās. Tiksimies pēc 2 nedēļām!